YL3 saskrīndie. YL2 Sigulda Madona. Čau, iesaka 59. Jā, tev arī. Man kaut kas nenormāli tīrs ēteris. Es pilnīgi nevaru saprast, ko tur kaimiņi ir izslēguši. Nu, droši vien to, ko pie manis ieslēguši klausos. Nu, varbūt, bet man ir pilnīga nulle ar pirmo preampu. Nu, vienkārši melns ūdenskritums. Nu, mēs varam tik brīnīties. Man ir kaut kāds balss 6 vismaz. Jā, es pat tā lūgu tādu lūrēju, vai antenai abi gali nav. Tas ir, vai abi gali antenai ir augšā. Jā, redzēju, ka tur niksni 6 metros sauc, bet es tā sāku štukot, vai mājās taisies, vai kāds cits sacirdējis klausos. Nē, vienkārši agrāk ienāca iekšā, tad domāju, paraidīšu uz vienu otru pusi, ka paskatīties, kas tur ar karotiņiem notiek. Nu, kaut kas ietekās? Neiedegās tur kaut kāds, tur pat Anglijā viens, it kā jau nekas daudz, viens Anglijā, viens Nīderlandē un tur kaut kur Somijā, pēc tam vienu brīdi es tur uz Somiju arī paraidīju. Nu, normāli, es arī biju pāri, bet, zinu, tikai paskaldīju malku un piekus klausos. Redzi, kā es par brīnos, ka tu pie savām elektrībām, pie visām elektrību nekurini. Nu, kā lai saka, es esmu štukojis, bet vajag siltumsūkni kā minimums. Viņu traucēt esošajā sistēmā iekšā ir grūti un risks ir padarīt, teiksim, esošo varbūt sliktāk strādājošu tādas nianses klausos. Nu, skaidrs, labi, tas jau viss tavā ziņā, protams, ir. Es jau arī kaut ko tomēr izdarīju, tur vēl to pusotru metru, kas man tur bija, tam lejā laižamajam tornim, tur virs tā rāmja, tu arī salaidu iekšā, izdomāju tur. Var sakot, es tur apmēram tā kā Ervīns Lūru uz ziemeļblāzu un taisa torni visu laiku skatījos un beigās izdomāju, ka vēl tas pusotrs metrs ir jāsalaiž iekšā. Nē, nu, forši. Bet saprotu, tev būtībā tā pie tā riņķa tagad sanāk, jau tur tā antena, ja, klausos. Nu jā, septītnieks tagad tur pašā lejā, jau es tur visādi skatījos un domāju, kā es viņu varētu demontēt, un es domāju, ka tā būs tomēr vieglāk. Nu, jā. Cik viņi vispār tev svars apmēram kopā ir, laikam jau maz nav. Es domāju, ka baigi daudz arī nav. Es domāju, ka viņi ir tikai, drusciņi tikai smagāka nekā teiksim, JP 2000, varbūt 50 kilogrami. Kaut kā maz liekas. Liekas, tur katrs elements vien ir kaut kāds kilogramu 15, un būms un vēl viss pārējais klausos. Tur tā atsevišķi tā nevar īsti tur tā nosvērt, viņa visu tur grūti pateikt. Būs ir 60 un 6 metri kaut kur drusku varbūt pāri, un tā tur nekas jau tur baigi nav daudz to materiālu. Jā, kaut kāds kilorēms man no blakus frekvences uznāk tieši virsū, un izplatība arī nepārāk. Nu, skaidrs, es par to būmaru štukoju nevaru īsti izlemt, cik man tur esmu vajadzētu klausos. Es nezinu, vai tu mani tagad dzirdi, jo tās signāls arī aizgāja lejā. Nu tā, uz robežas dzirdu, bet ne jau pilnībā 100%. Tagad sāk tā kā nāk atpakaļ tas signāls. Nevar saprast, vai mocīt tevi vēl garām runām vai nemocīt. Nē, tagad ir ok. Nu, ja es galīgi nedzirdēšu, tad jau es teikšu. Jā, bet būs tā, ka es tur ilgi runāšu, un tad izrādīsies, ka tu neko neesi dzirdējis. Bet neko, ko es tur pa bumbu varu pateikt, diviem elementiem, jā? Nu, kā lai saka, elementi divi, bet, vēl jau ir doma tos 20 metru elementus, tā kā kopējais bumbu garums acīm redzot jāpagarina ir, un vajag kaut kāds 7,6 apmēram tā varētu būt. Nu, skaidrs, es nezinu, kaut kāds jau vairāk par 60 ir jāliek. Var jau darīt tā, kā man tie 20 ir, ka tur ir tas 65 un tālāk tur pa galiem ir 60. Nu, teorētiski jā, un teiksim, tos garos elementus var uzlikt uz vienas caurules, jau starp viņiem ir attālums kaut kādi 5,7 pieņemsim metri, un tālāk kaut ko stiķēt iekšā, bet nav pārliecības klausos. Nu jā, tieši tā, un tad jau viss sanāk, nevis stiķēt iekšā, bet darīt tā, kā tieši tā kā man ir, jo es to noskatījos toreiz no ZX Jagi, un tas labs variants. Es nezinu, es tev esmu stāstījis īstenībā, kādi no tie 20 bumi ir.
varbūt esi, bet tā galvā man īsti nav klausos. Nu jā, tad iedomājies, ka tur ir 65 caurule pamatā, nu teiksim tāda, un tagad tai 65 ieliec iekšā 3-metrīgu 60, un tad cik tur slēgt pa pusotram metram no katra gala vēl 60 6-metrīgas iekšā. No kā tur sanāk, šitāt 65 ar kādu sienas biezumu? Divnieces, visas viņas divnieces. Nu, un es arī domāju, vai tur divnieces pietiek. Zinu, jo kas pa lietas, domāju, kad vai tur nevajag kaut ko nopietnāk, vai tie elementi tur negribēs griezties apkārt, sevišķi tā caurula nav diezko resni klausos. Tu jau negribi viņi tā baigi nekur griezties, nezinu, kā jau tur viss ir normāli. Tā kā tavā gadījumā, ja tu saki tev 7,6 metri, tad tur nekas briesmīgs nav, tad tu vienkārši, teiksim, tur paņem 65 un otru 60 ieliec iekšā, un, nu, teiksim, uz katru pusi, cik tev tur ātri baigi mazliek ārā, nu jā, tur it kā vienalga labi ir dubultā uztaistās divas caurules un baigi labi ir, jā. Nu jā, nu tur galā faktiski ir uz tā pagarinājuma jāuzliek viens elements, un tas ir viss, jo uz tiem 6 metriem jau sanāk 2 uz 40 un 2 uz 20 klausos. Nu jā, tā kā, jā, var sakot, tur, iznāk tā, ka tev vajadzētu uz katru pusi ārā dabūt tur metrs, ne 80 centimetrus tikai uz katru pusi, tā laikam sanāk, es tad no galvas pareizi visu rēķinu. Nu, tad tu tai paņem, teiksim, 65 6-metrīgu, ieliec viņā iekšā otru 60 ieliec viņā iekšā tik daudz, lai 80 centimetri paliek uz vienu pusi ārā, un uz otru pusi ieliec tādu mazu 60 galu, cik tur vēl vajadzīgs, cik tur paliek pāri. Nu, baigi labs būs būtu diezgan, varbūt pasmaks, bet stiprs. Nu, tur labs jautājums, vai racionālāk ir, teiksim, kā tu saki, katrā galā ielikt vai vienā tomēr bišķī garāk, jo, ja saka, uz tā viena pagarinājumu jau varētu uzlikt tikai to vienu elementu, un it kā liekas, ka tās slodze būtu relatīvi neliela klausos. Nu jā, bet tad tas it kā nesanāks tas 65 dubultā ar dubultu sienu. Kaut gan var jau darīt, protams, ka notiek, ka tā arī ir izdarāms, teiksim, un tad, nu jā, var sakot tāds kā variants klausos. Nu, tagad viss aizgāja kaut kur galīgi zem trokšņiem. Jā, tu arī paliki klusāk. Droši vien caur WhatsApp kaut kad vēlāk interikšķinās varēs papadāmāt. Jā, es gan braukšu prom, es laikam nesēdēšu šeit vairs ilgi, tā kā, nu labi, vienalga, gan jau kaut kā sasināsimies. Jā, labi, lai veicās, un līdz nākamā reizē 2 centrīs vai? Jā, labi, vēl 3, labi, 7-3. 7-3, vai vēl kāds šeit YL3 Oskar Indija? Jā, 3, klients hotel, 5-9. 2AO bija pirmais un skaļāks. Nu, vismaz bija, man liekas, plus 15 tā, sveiks ir. Vajag arī kaut kādu lielu pulsu nepaskatījās precīzi. Nu jā, bet mainīgi. Un kas jauns pie tevis? Nu, nekas īpaši skatos, klausos 6 metrus, skatos, ka tur ir galdījos raida un vairāk nekā nebija kaut kāds vācietis. Nu jā, man arī atstāts ieslēgts pagriezt uz Eiropu, tad nekas jau tāds baigais ekrānā nav, tas pats Delta Kilo 2 Eko Alfa, lietuvietis viens, kaut kāds pols pat ir bijis nestrādāts SP2, vēl tāds, vēl kaut kāds pāris vācieši, un zin, tas arī viss klausos. Es patīk daudz, man tam nekas nav šodien bijis, es daudz centru grozīju uz austrumiem kaut kā 9A, 2DI, DB8, WK, un tad vēl to kaut kā 2MA. Tā kā. Nu, gaidīšana sāki turpinās, kā jau teicu. Nu, varbūt jau šodien kaut kas sanāk, nezinu, kā tā aurora izskatās iet lejā, nu tad kaut kādas pavēršanās mēdz būt klausos. Nu, paklausīsies, es par kaut ko noliku tur atcien uz dienvidiem, tur varbūt, ka Dienvidā Afrika atskrien, ja tur kaut kas tam nedzirdēs tāds, nu, paklausīsimies tā, ka šodien neko citu kā negribas kaut ko
tev vajadzēja pa minimumu palodēt, kas nav labi. Kaut kā, tieši kā pušā labi, tad tev būs 15. Nu, skaidrs ir, no 5,8 līdz 5,9 plusiem. Pēdējās turku nākšanas ir kā Krīškota valsts teica, ka viens esot bijis no kilo maika 4,9, kas man arī nav, bet, es nezinu, es viņu vai nogulēju, vai neredzēju, nav brīdzi. Tā kā, kaut kādi, priekš manis jauni potenciāli kvadrāti arī principā ir bijuši, tā kā jāskatās klausos. Kā 4,9. Es labprātīgi nostrādāt, es trāpītos, man tāds arī nav. Jā, par to Turcijā to kvadrātu diezgan daudz tukši ir. Labi, paldies par sakaru 2 Lotrīs. Jā, 7,3 es vēl. 7,3 Lauri, 3 Queen Hotel, 3 Oskar Indie, klausos. Jeņķi Lima 3, Queen Hotel 5,9. Sākumā tu gāji labi, pēc tam parādījās trūkšņi, nākam tagad ļoti labi to dzirdēt. Uzturu. Skaidrs, man no 5,8 līdz 5,9 šitajā ieslēgšanās reizē, tā kā viss kārtībā klausos. Tā šodien ķeru uz 20 metriem, ko var noķert. Kaut kā sanāk pamazām iet no rīta vispār nekas negāja, tad kaut kas pavērās vaļā. Uzturu. Jā, un es pa HF praktiski neesmu skaties. Es skatos otrā ekrānā spotus, tur jau es tikai zinu Tango 3.1 praktiski spīt. Labi, vēl ir Tango November 8 Golf Delta, kurš jau diezgan ilgi darbojas, bet viņš jau, man liekas, lielākā daļa ir piestrādāts klausos. Jā, skaidrs. Vakarā tā pa dienu jocīgi tīs, viņas aizvērās stiet, atvarās vaļā kaut kurā brīdī. Uzturu. Skaidrs. Labi, paldies par sakaru. Lai veids YL3 Queen Hotel, YL3 Oskar Indie 7,3. Labi, paldies par sakaru Jeņķi Lima 3, Oskar Indie, Jeņķi Lima 3, Queen Hotel 7,3. To T3. Jūs tur reizē norunājat. Es jautāju, Valt, to T3 kaut kur tur reāli uztver kādā diapazonā? To T3.1 es šodien neesmu skatījies, bet, teiksim, tās dienas, kad es tur tā skatījos, viņš kaut kādos nosacīs 15 metros, 10 metros rīta pusē jau vienmēr bija ļoti skaļš klausos. Paklausies, man ir 30 metri un 15 metri strādās, es kaut ko gribētu to kaut kā diapazonu, es jau tur ceru kaut kur beigās telegrāmu var novedīt. Tāpēc šodien paklausījos tevi 2 diapazonos, dzirdēju tikai, ka viņi savu klausos. Skaidrs, man visgrūtāk, ka viņu bija 40 metros, un tas, kaut kāda krēsla bija tās, kāds dienas atpakaļ, tur Hamos arī rakstīja, viņš būtībā bija cirtams kāds minus 15, varbūt, tā klausos. Es viņu daudz neesmu dzirdējis, bet tagad 2 no diapazonas nesmu nostrādāt, tad jāprāt šobrīd jāskatās, kaut kur būtu var piestrādāt klāt, bet, kāds tur ir interesanti. Jā, principā, kas interesanti, es viņu mēģināju ar 80 metros medīt, bet tur es redzēju tikai saucējus, un saucēji kā poļi, un vēl kaut kas it kā likās, jā, varētu it kā līdz mums varbūt arī būt, bija tāda krēsla, bet, nekāds klausos. Jāpasako līdz, un kaut kas iznāks labi, neiznāks, ko darīs. Domāsim, kā antenas uzlabot. Vienīgais cerīgi man, jo citu vairs nav ko grozīt. Tā tas ir, ja negribas grozīt, tad jāpūvē vertikāli, tie nav jāgroz klausos. Labi, tur. Kaut kas jau jādomā, vai tur, es jau domāju, kā to tad ir vecedēlis atvērsties 160 metriem uztaisīt, vai kaut kādu šito te
kaķeņu šāvē kaut kāds speciālistiem kaut ko tam līdzīgu. Labi, vienmēr ir par ko domāt un vienmēr ir ko uzlabot. Jā, nu var sākt ar Foursquare uz 80, tur nekādi dižie vertikāļi nav vajadzīgi. Ja vieta ir, tad rezultāti varētu būt vismaz spriežot, kā vienam otram te ietklausās. Jāpadomā, tas jau nav vienkārši trojka materiālus un var tā vienkārši vietā zemē nesaspraudīs. Jā, bet ceturtaļu vilnis uz 80, tas jau nav nekas tāds baigais no alumīnija var sastiķēt un kaut kāds atsaitis. Galvenais, lai ir vieta klausās. Jā, nu vienalga ilgas un vairs nav ilgas. Nu, tā, nosacīt. Saka, man jau te kaut kāda vienkārši egle ar cauruli galā un tur ir kaut kāds 15 metri, tā kā dabūt vēl 5 klāt, nu tur nav baigā problēma. Labi, Juri, lai veicās 2A3 vai? Jā, skaidrs, paldies, no 80 metri. Jā, daudz jāpaita to 160 metru, ka tu atsāc kaut kur priekši 40 metriem, tad, nu, ir kas netic. Jā, nu tur visi jautājumi pie 2SM vēl var viņa stāsts par 160 lasīt iedvesmojumu un saprast, ka, nu nebūs klausos. Var jau arī kā šausmu stāstu šito lasīt, šito te, lai nobaidās reiz pa visām reizēm, nekad nedomā neko tad atkārtot. Nu, tur kā minimums vai kaut kāds hektārs citādi nesanāk. Sauc pat 80, varbūt teorētiski Foursquare var iespiet, bet, zini, tik teorētiski, man ir domas, ka viņš normāli nestrādāt, nemaz tā kā, paliksim ar to, kas ir klausos. Es te mēģināšu samērot savus ambīcijas ar iespējumu un tad kaut kur darboties tajās robežās kaut kur. Labi, 7 vislabu. Jā, Invertu Dell tiešām izklausas kā siltākais variants, lai veicas 7.3. YL3DQ, YL2SM. 2SM līdzekļus teik šodien 5-9, bet šodien tiešām te baigi klusi, tā kā tas atjūta. Jā, nu man ir nenormāli klusi, es pat nevaru saprast, kur tāds var būt. Es vienkārši redzu, kā ir normāli, tas tev nav no Latvijas vidietis, tomēr drusciņ no malas skatos, ka tu nevienu nepamanīs, tur arī sauci visus klausas. Jā. Tieši tā arī. Man te reizēm ar kaut kāds rakšķis parādās, bet nav, es nezinu, varbūt tas ir nāc tur kāds nepilns kilometrs te ir tāda fārma, varbūt tur kaut kāda aparatūra, varbūt no pašam, es jau nezinu. Bet šodien ir ideāli tiešām tā kā viss pārdrošākajos sapņos, bet šodien ir augsts un agitauts. Tu zini, man te vienu brīdi nāca pilnīgi tā, ka es tā skatījos, nu, it kā bija pat slapš sniegs, viņš tāds baigi dīvains, īsti nevarēja saprast, bet nu vairāk uz sniegu nekā uz lietu. Jā, kaut kas nāca no gaisa. Īsti nesaprotams, tas bija autiņā, es aizbraucu. Nebriņķīsim, neatūst ciklu redzēju, ka ir nokrišņiem jāsātiek šos ciklus īrītām, bet tā savādāk mierīgi tāds. Krīpstiešanas laiciņš vēl nekāda nav. Šorīt tikko skaista labs, pacēkājāt, kad rītē uz pagālu, tad iespēja pavērot tas. Nu, normāla lieta, jā, tas tā ir. Man arī tā kaut kur kaimiņos dzīvo, un tad reizēm iet garām, un tā neteiksim, ka baigi baidītos. Nu tā, aiziet un viss. Tā ka, un tad te viens tas vienu laiku viens meža zaķis bija ar tādu dubulu zodiņu uzēst tur riktīgi. Es domāju, ja to lapsu satiksies, tad tas resnais zaķis aizbēgt nevarēs. Toties labs būs priecīgi. Tiešām man liekas, ka viņi jau teiks kaut kad mainas tos kažoks, un tā labs bija tā kā no bērnu pasta grāmatas, tiešām košām krāsām, un jā, tiešām nebaidās, jā, jo es ārā tur biju ceras, un viņi tur tā soļo, jā, paskatāt, bet dodas savās gaitās tālāk. Jā, tie arī visi tādi aktuāli jauna mežaļi. Jā, klausies, Norman, nospied tikai pedāli un neparunā. Man ir baigi tāda sajūta, ka tev kaut kas faunā nāk līdz, tā kā ventilators tev kaut kāds varētu griezties. Man ir ieslēgts apkārt paskatinātājs, jā, viņš tur diezgan karš, jā. Ko var pāri paklausīties. Jā, tas arī viņš ir.
Jā, diezgan labi nāk iekšā, tāpēc tā iedomājas, jā, no viņa tur nāk. Tev baigs skaļš ventilators, tad vai mikrofonam tur kaut kur jūtīgums liels? Nu, šis laikam oriģinālais mikrofons, viņš ir apgājis virsiem darbības, tāpēc viņš no visām pusēm teņem iekšā. Tāpēc arī droši vien tāpēc ir diezgan labi izsauks akustika un tā tālāk. Vispār viņš nav ideāli labs priekš sakariem, tad, kad man Rīgā tas vēl viņam klausas. Tas ir kardioīda un viņam pamatīgs vājinājums no sāniem un aizmugurs saka, tas apšķirām ir labāku starp. Jā, skaidrs, nu jā, jo patiesībā tas ventilators tagad, kad tu runā, viņš sanāk kaut kur, par balli, tikai par balli klusāk nekā tev balss, tā kā, tāds diezgan manāms viņš ir. Nu, tagad izslēdz, kā tagad? Pagā, un nospied tikai pedāli? Nē, bet tāpat tur kaut kas velkas līdzi, es nesaprotu, no kurienes. Tas ir transfera ventilators. Nu to tu izslēgt nevarēsi. Jā, tas ir jāgriež vadinos. Skaidrs, nu labi, drusku labāk ir, bet, nu jā, redz kā ir, un tev mikrofons labāks jāpameklē. Jā, nu viņš droši vien ir labs pēc citām vajadzībām, bet te jāpriekš nav labi, ka viņš tev viss apkārtēji, bet trūks visiem iekšā. Jā, tas tā varētu būt. Jā, nu transferam arī ir, tur neko nevar darīt, jā. Te var visu diezgan tuvu, un koka sienas, no kurām labi atstrojās skaņa tā, ka droši vien tas arī vēl papildus. Jā, bet tagad, laikam, vai nu izslēdzās transīveriem vai kur, bet tagad es tā nejūtu vairs to ventilatoru līdzi, un tas, ka pastiprinātājiem tika izslēgts, tas arī palīdzēja. Nu, tas tāda sīkuma visādi zināšanai katram gadījumam klausos. Jā, vēl viena lieta, tas ir pagriezīs mazāk kompresēju, nu, kā ir par manam tagad. Jā, nu, man redz ir grūti kaut ko spriest par signālu, jo man tomēr dzirdās tas ventilators. Nu, skaidrs. Nu, labi, labāk sakot, mēs parunāsies, varam ar to arī likstamies mierā. Jā, apmēram tā, es saku, kopumā jau es domāju, pats par sevi signāls normāls, tikai, ja to ventilatoru līdzi jūt, tad ir tāds kaut kas. Labi, nekas jau vairāk nav, man liekas, ka šodien vairāk te nesēdēšu, tāds nav pārāk patīkams un te nav kurināts, un man liekas, ka jābrauc uz pilsētu, tur vismaz ir silts un kaut kur jānīkuļo pie interneta vai pie TV vai kur, vai kas to zina, kur vēl klausās. Nu jā, man šeit tas kamīns visu laiku tādā dežu režīmā kurās, un līdz ar to es samērā ķēzīgi, un šodien tiešām process, jo ārā ir kaut kādi 4, laikam rādīja mašīnas termometrs. Tā kā siltais laiks, kādu laikam ir beidzies, ko tur lēmdār. Labi, man te mazliet ir jāpiesēžas pie savām notīm, sasīk pie pamatdarbu, kur šo pagaidām turpinās un tā kā. Bet te ir forši, ka var darīt gan vienu, gan otru, gan nedarīt neko, un tādā garā. Labi, tur, lai jauki atlikušies pārāk, tad jau kā līdz citai reizē, 7-3 pagaidām. Jā, skaidrs, normāli, labi, lai tev veicas darbos, un 7-3 pagaidām YL3D, ko YL2SM. Jā, 3D, ko visu labi. Pagriez to mikrofonu pišķīt mazāk. Jā, to eksturi nav, tagad pagriez, un kā tagad ir? Es domāju, man liekas, ka ir labāk. Tagad ir tikai signāli, tas šis ir nospies PTT bez... kā varbūt ir labāk, jā. Nu, izklausās labāk. Es domāju, tā kompresija ir jāatstāj tā daudz neko. Tur viņa valkā ārā, protams, bet galvenais ir mikrofonu pastiprinājums. Nu jā, jo mikrofonu pastiprinājums lielāks, arī kompresors reaģē uz visu apkārtējo, jau sveicinājumu. Nu, teiksim, šitām te. Man liekas, ka ir skaidrāk tagad, no ko viesurs. Viesurs. Man ir grūti, jo es saku, man teiksim tā, normāla signāls tagad bija plus 15, un tas ventilators 9 balles, bet principā balss ir normāli, vienkārši tas, ka varbūt tā troksnis signāls attiecība tagad nesanāk sakarā ar to ventilatoru klausas. Ok, jā. Man tik mazāk jāsaka, es sev pēc, tagad, ka pagriež mazāk to mikrofonu jūtību, varbūt, ka tiešām ir labāk, jā. Jūri, kā tagad? Es domāju, ka labi tagad. Es vismaz to ventilatoru redzēšu kaut kur. Paskatīties to AM filtru varbūt. Tas ar kaut kur orientēties, vai pārāk tur daudz, tur nevajag kā un tādu. Nu, es domāju, labi kaut kur tā robeža tāda ir, ka balts ir līmenis, tas nekrīt, bet tie apkārtēji trokšņi ir pazūd. Ok, nu labi, es tagad daudz ieliektu normāli, bet atstāsim šitādi. Es domāju, ka tā ir labi, ka signāls nesamazinājās, bet nu labāk var saprast. Es te tagad pāri nāc, man šeit varbūt šitā ir vēl labāk. Tā labi, es par telefonu parunāšu. Ok.
Nē, ir normāli. Tagad es domāju, ka man liekas, tas ventilators arī apstājies tagad. Es tagad pagriezu muguru aparātu. Ja mikrofonam nav virsmas darbība, tad tu pats vari reflektoru uztaisīt. Jā, es darbojos kā apstarbēju švirtus. Skaidrs, labi, normāli. Lai veicas, normāls signāls, tāds viss kārtībā, un tā kā viss labi, 7-3. Ok, 7-3, laimīgs.